Gunārs gatavojas darbam eskorta servisā un palūdz Helēnu viņu iemācīt dejot. Milda uzzina, ka ir atrasts Blumbergs un Rasmu gatavojas bērēm. Putniņam ir aizdomas, ka Līga var būt saistīta ar Blumberga slepkavību. Rita ieraug Gunāru kopā ar Helēnu un paliek greizsirdīga. Čau, veci. Hello! Jau atpakaļ no Inglandes. Domāju, ka es tur mūžīgi palikšu. Nu, nē, bet man pēdējā informācija, ko es te dzirdēju, bija tā, ka vecais Pēters Ils. Ups, sorry, tavs tēvs. Tā kāda šķirba, kā tu viņu uzrunāt? Nē, zinu, kā var likties, ka tas tā kaut kā tā aizvainojoši. Dažreiz gribās priekšniecību pavilkt uz... Kad es aizveru muti, vienkārši uztais man kafiju. Ok, tūlīt būs. Atsakot, tev Petersona kungs teica, ka palikšot vēl pāris nedēļas. Jā, viņi ar mazo ieviņu tur paliks, es atbraucu ātrāk, tā kā... Kas līdzīgi? Sagasījāties? Neceru. Viss normāli. Nebūs tev, ko stāstīt saviem kafejnīcas klientiem. Jo, Haidī. Ne jau tāpēc jautāju. Tā, lūdzu. Un kā mēs taču kā atpakaļ? Klausies, vecīt. Aizbraucu, paskatījos. Es kāds 5-gadīgs bērns. Staigāšu papucim pie rokas. Nu, viņam savu dzīvi, man savu dzīvi. Viss ir kārtībā, viss ir ok. Labi. Helēna? Uzmini. Kāpēc es zvanu? Tavs sapņu princis ir atgriezies? Ar Dievu mazo dīvainīt, tu teici un jau biji prom. Gan kāds tevi apraudzīs, un kā tas bija jāsaprot. Un pārī jumtiem klusi aizlido mans neatklātais super NLO. Man tomēr šķiet tas visu izskaidro, kāpēc tik ilgi bija jāmelo, viens otram jāpat ar izķertiem un dienas vidu pateiktiem vārdiem. Kliedzās uz krastu, jāsteidzās. Nu, kur bijām? Nu, ekskursijās bijām, vēl tur Aivars apkārt un parādīja tur zirgaudzētavus, un īstenībā zirgi viņam ir ļoti kruti. Nu, tas ir viss labi, paldies tev. Bet kādas cenas tur veikalos runā, ka Mārciņa nokritusies no lētāk, ne? Man ir apnicis tev stāstīt kaut ko tagad enciklopēdiju par Angliju. Klausies, nopērc vienkārši pats sev biļeti un brauc. Nu, Pagaut, tiešām, moškā nopirkt. Varbūt vecajam Petersonam vai Pētersīlim, kā tu saku, viņš tev dos naktsmājas. Viņam jau zvanīts nezvanīšu, bet aizbraukt taču moškā aizbraukšu. Jā, aizbrauksim, paņem savu smuko sieviņu. Paklausies, tagad man tev viens nopietnas jautājums ir. Nevairs par Angliju, ne par Angliju. Nu, labi. Man viens džeks te interesējas par eskorta servisu. Nu, Nē, cik es saprotu, to es kādreiz nodarbojies. un cik reiz tev var teikt, tas vienkārši bija tāds, nu, ja te teikt negadījums vienkārši, nu, pāris reizes, nu, tā nav pamat nodarbošanās. Ok. Es pilnībā saprotu, bet, nu, taču ceni kaut kādu tādu, nu, to standarta cenu. Pa vakaru, tu zini? Un tas atkarīgs no vakara. Nu, un ja viņš neiet līdz galam, tikai, nu, pavadu tur. Čau, atā. Tu, ko es nolēmu apvienot sev? Bārmeņa amats ar kaut ko? Kāpēc es kur to rāvu? Nemaz ar ne. Beidz, bārmenim vienkārši šis tas par dzīvi jāzina. Es zinu, bārmenim jāzina, cik zaķis maksā naktī. Nē. Tā kā beidz man tagad bliest batonu ausīs. Saka, ko tu gribi? Es tev saku vēlreiz, tas nav runa par mani. Un viens džeks prasa. Tad iedod tam džekam man telefonu, lai viņš man piezvan. Es viņam visu izstāstīšu. Ok? Ok. Čau. Nu, viņš man nestāsta, ka viņam var atso Pēters, ir viss kārtībā. Smieklināka. Jā, Helēnīte.
Ну, Гуннарс как? Еще tur ir? Ой, Гуннарс, ну tu прямо tu esi zelts. Спасибо. Так, nu viņš man vajag istabu. Pagaidi, ko vajag Čia bыстрее, давай. Ko bistro, pagaidi, paga. Papriekš vajag noformēt. Nē, pēc tam noformēs, все, потом. Ko potom? Давай ключ. Ai, nu, labi, šeit ņem sesto, taču, nu, pietik Dieva dēļ, nu, paga. Tas dzīvības un navas jautājums. Čau, Čau! Čau, Helēnčiks! Čau! Čau. Slušай, nemaz necerēju tevi satikt. Nu, tu man varētu palīdzēt. Man vajadzīgas vīriešu rokas. Tas ir kā vajadzīgs vīriešu rokas? Nu, vīrieti, rokas, palīdzēt numuriņā. Varēsi A, tu tagad palīdzēt? dzīvo viesnīcā? Nu, jā, uz neilgu laiku. Saķēries ar savu papiņu, ja? Nu, tas ir garš stāsts, karači palīdzēsi. Smierbalds nevar? Nē, miervaldis tavu pats saprotīja, stiprs, spēcīgs vīrietis, daudz labāk. Labi, ja neviena cita nav, es tev varu palīdzēt, protams. Nu, kas jādara? Es tev parādīšu. Zini, tu mani pārsteidzi. Bija tik labi. Nu, ar tevi vienmēr ir labi. Man prieks, ka ir cilvēki, kas to spēj novērtēt. Tavs knapsieriņš to nespēja? Es taču teicu, ka mēs par Kristu nerunājam. Un kad es teicu, ka ir cilvēki, kas to nespēja novērtēt, es domāju savu vīru. Labi, redz, kā mēs viens otru pārprotam. Bet nevar jau gribēt, lai mēs labi saprastos, ka tik reti tiekamies. Kā tad es arī kaut ko pārpratu? Nu, tad, kad es teicu, ka tu mani pārsteidzi, es domāju, tu nepiezvanīji, nekādīgi nedevi ziņu, kā sniegs no skaidrām debesīm. Bet es taču gribēju to vienkārši pateikt paldies par to, ka tu man te ļauj dzīvot. Tad tu vēl kaut ko gribēsi. Ko vēl? Nu, kāda tev jēga pateikties par to, kas tev jau ir? Tu mani par malku uzskati? Ja? Es vienkārši pat gribēju atnākt, tiešām. Bet saprotu, ka tev, visa dzīve ir viens barters, vai ne? Es tev to, tu man šito. Pagaid, tu tikai neuzvelcies, Es neuzvalkos. Sieviete tev tikko sagādā fantastisku stundu, un tu šitā vari pateikt? Labi, piedod, es atvainojos. Es varbūt kādreiz esmu pārāk piesardzīgs, jā. Jo man labāk patīk domāt par cilvēku sliktu, un tad parādās pēc tam kaut kas pozitīvs, nevis otrādi. Tie ir tevi stulbie juristi ieradumi, saprati? Mhm. Mēģini tos aizmirst vismaz manā klātbūtnē. Labi. Starp citu, par juristiem runājot, tu nezini kādu speciālistu? Priekš kam? Un kā? Es taču šķiros. Ak, jā. Nu? Rādi, ko tev līdzēt? Vīnu dzersi? Tā ir tāda vēl palīdzība, ja? Tu saki dzersies, piezvanīšu Gončiem, viņš mums var atnest. Helēna, beidz ākstīties. Saka, kas tev te ir jāpārbīd. Neko man nav jāparbīd. Helēna, beidz. Tu ilgi biji projām. Es sailkoju pēc tevis. Helēna, tā bija tikai viena nakts. Tas bija tāds normāls piedzīvojums, un taču mums nekāds turpinājums tur nesanāca. Viss tā arī beidzās. Un man, protams, tā nakts patika, bet bija skaisti, forši. Un man ir tikai labas atmiņas, bet, Bet mums varētu atkal būt tikpat labi kā tādi. varētu jau būt tikai... Что тыка? Зачем весь шито тыка, а? Helēna, es nevaru tā vienkārši tagad ņemt un ar tevi mīcīties pa gultu. Окей. Nevajag tā vienkārši. Es varu, samaksāt tāpat kā tajā pirmajā reize, Cik tev reizes var teikt, ka tas eskorta pasākums tā bija tikai viena un vienīga stulba derība. Tur nekā vairāk nebija. Окей.
Es varu samaksāt arī dubultam. Нет проблем. Klausies. Saki, Ne jau pasaki, pa- cik tu gribi, cik tu gribi. Ne jau par naudu ir saruna. Saproties, Helenīt, es neesmu malka. Un tu esi jauka. Es vienkārši neesmu pērkams. Viss labi. Pagaidi, tad kādu juristu tev vajag? Labu vai lētu? Man vajag tādu, kas no mana vīra izskatīs visu, kas man pienākas. Cik tad daudz tev pienākas? Nu, ja tev interesēs, tev var parādīt. Nu, interesēt mani neinteresē, bet parāda gan jau. Nu, skaties. Šis ir māja, firma, konti. Nu, skaties. Es gribu pusi no tā. Hopā! Es nemaz nezināju, ka tavam vīram tik daudz pieder. Tagad ir skaidrs, kāpēc tu iešķūrēji ar viņu laulības ostā. Tu atkal sāksi? Es neprecējos ar Ivo naudas dēļ. Viņš man aplido pēc visiem augstākiem standartiem. Uz Parīzi veda un uz restorāniem ziedus dāvināja. Viņš pret Betiju izturējās tā kā pret savu meitu. Viss sūdi sākās pēc tās laulības. Nu, labi. Un tagad tev gribās vēl joprojām tāpat lidināties? Jā, nebūtu slikti. Nu jā, nu. Ar pusi no šādas summas tu kādu labu laiku varēsi dzīvot. Interesanti. Nu, es taču arī teicu. Vienīgi es tev samaksāt varēšu tikai pēc tam, ka mēs būsim to lietu nokārtojuši. Tagad mēs? Vai tad tas tev neinteresē? Nē, nu, cipari ir ļoti iespaidīgi. Tu varētu man atstāt šos papīrus, un es vēlāk nedaudz papētīšu. Nē, es gribu tagad. Tagad, kamēr Ivo vēl nav sameklējis sev juristu. Es gribu izdarīt citiem pirmā, saproti? Viņš vēl nezina par taviem plāniem. Es ceru, ka ne. Значит, es esmu tik nesimpatiski. Tu esi stulbs, Zos, vai? Nē, es saprotu, es esmu tāda, ka ar mani ne par kādu naudu nevar, jā. Helen, es vienkārši neesmu tev īstais cilvēks. Tas arī viss. Kur viņš ir tas īstais, a? Nu, tā kā kur mētājās, te riņķi, tu vienkārši viņu vēl neesi satikusi, un tas arī viss. Kād es viņu satikšu, kād? Helen, tu esi skaista, jauka, Jā, gudra, sieviete. tikai es nevienam neesmu vajadzīga. Helen, tu esi pilnīgs čuģiks, klausies, goda vārds. Ot, nu nāc pie manis. Helen, tu patiešām esi brīnums, ka tu nesaproti, ka es mīlu citu sievieti. Oh, gosh. Čau. Piecus gadus es viņu lutināju, ucināju, viņa nekur nestrādāja. Staigāju pa solāriem, pa saloniem. Nu, labi, es viņai šmatkus neļāvu pirkt tik, cik gribēju. Nu, varbūt tur tā lieta. Beidz. Tā vienkārši gadās. Ko beidz? Kas gadās? Kāpēc man vienmēr tādas sūdi gadās? Ko? Es esmu pilnīgs kretīns. Es neko no cilvēkiem vairs nesaprotu. Nu, beidz, nu, liecies mierā. Nu, viņš taču bija normāls skuķis. Nu, jūs barbekju vakaros. Nu. Mēs normāli iedzērām, uzpīpējām, papļāpājām. Viss kārtībā. Viss kārtībā. Un to viņi māk. Uzpīpēt, iedzert ar večiem. Visu laiku man tādā vieglā greizsirdības līmenī turēt. Saka, nekas jau nebija, viss kārtībā. Tikmēr nebija kamēr. Oho, kā bija? Vēl nu vienkārši ir tādi zaķi, ar kuriem ir forši, kamēr ir pa gabalu. Tik līdz kopā tā, hops, purvā iekšā. Nekas. Tiksim mēs no tā purvu laukā. Tiksim. Es to uztveru kā tādu matemātikas uzdevumu. Dotie lielam zināmi, vajadzīgais rezultāts arī zināms. Tagad tik jāizdomā kā. Vai tu grasies tagad, kas juristu algot? Ko citu vecīt? Ko? Tu domā, man baigi patikt netīro veļu publiski mazgāt? Bet te man piespiež.
Pasaka, tu to mehānismu saproti, kā tas ir divi cilvēki, viņi dzīvo, normāli dzīvo. No rīta ēd brokastis kopā, ir laimīgi, viss kārtībā. Vakarā viņi ienaidnieki. Es laikam tiešām esmu stulbs, es neko nesaprotu. Ko, tu apjēdzi? Es arī nesaprotu. Viņi man tā vienmēr čakarējusi. Es nezinu. Kas tas? Pēc 10 sekundēm būšu kafejnīcā. Pagaidiet, taču katram ir vajadzīga pīpauzīt. Baloža kungs, ja nemaldos. Nemaldoties. Aleksis Grīnbergs, viesnīcas jaunais pārvaldnieks. Jums ir kāds brīvs brītiņš? Jā, ir. Tad man jums ir kāds priekšlikums. Nu, ko tu te dari? Nesatiktos Oto? Satiku, paldies, ka piezvanīji. Ko tu dari šeit? Tavai ielē man kaut ko. Pirmais šāviens garām mērķim. Kāds tev pirmais, otrais šāviens, te nav nekādus medības. Viņš patiešām patika. Nekas nesanāca. Helēna, beidz. Nevajag atmest cerības. Nav nekādu vairs cerību. Es viņam izliku visu savu sirdi, visu dvēseli. Viņam pofig. Labi, ko tu vēlēt? Konjak. Tu ko papiņem? Pagaidi, paklausies. Nu beidz, varbūt, ka viņš nav padomājis. Paies laiks, viņš padomās, sapratīs. Tici man, tu esi efektīga sieviete. Efektīga. Visi vīrieši nav galīgi auni. Gan paies laiks, viņš sapratīs, jums viss notiks. Neko viņš nesaprātis. Kāpēc tāds pesimists? Davai, tu ielisi man, vai ne? Oi, sorry. So. Lai vēl. Nebūs tik strauji. Davai, tu nemāc man dzīvot. Tu esi barmeni un tev ir jālēj. Всё. Man nevajag nekādas tavas sarunas, man vajag alkohoļu. Ja nemaldos, jūs šķiraties un jūs meklējat juristu. No kurienes jums tāda informācija? Tas pašlaik nav svarīgi, vienkārši tā ir vai nav. Šodien ārā labs laiks. Es esmu jurists, un man tomēr ir šāda tāda pieredze šajos jautājumos. Es jums varu parādīt savus rekomendācijas vēstules, savu CV. Nav nepieciešams. Es neapšaubu jūsu kvalifikāciju. Tikai es esmu interesēts sadarboties ar juristu, kurš praktizē darba laikā, nevis ārpus tā. Jūsu vietā, es domāju, tieši tāpatās. Bet tomēr man būtu svarīgi, lai jurists pats būtu maksimāli ieinteresēts. Tas ir atkarīgs no honorāra. Ne, protams, bet ne tikai. Kas vēl? Svarīgi būtu, ja jurists zinātu kādus tādus interesantus, pikantus atgadījumus iz jūsu dzīves un pats būtu personīgi ieinteresēts, lai jūsu sieva Evelīna zaudē tiesas prāvu. Jūs pazīstat Evelīnu? Teiksim tā, mēs esam tikušies, ja jūs saprotat, ko es ar to domāju. Iespējams, kaut ko sāk saprast. Čau! Čau! Šodien vienkārši fantastiska diena. Un tagad vēl to atnāk. Tev prieks mani satikt? Jā, man prieks. Man vienmēr tevi prieks satikt. Tu par to šaubies? Nešaubos. Redzi, ja šaubītos, pa kaklu dabūt. Uzmini, kas man šodien labs notika? Kādā virzienā jādomā? Tādā, ka es drīz būšu brīva sieviete, turklāt vēl ļoti bagāta. Tu vienojies ar manu tēvu? Viņš ir foršs veids. Jā, foršs. Ļoti foršs. Nē, es dabūju juristu.
Tu teici, ka juristam nav naudas. Nu, bet es par to arī priecājos. Es dabūju juristu, kas gatavs saņemt honorāru pēc tam, nu, ka mēs būsim vinnējuši. Nu, profesionāļi gan parasti uz tādiem noteikumiem nestrādā. Jā, Aleksis piekrita tikai tāpēc, ka viņš ir mans draugs. Bet neuztraucies. Viņš ir ļoti labs. Aleksis, viesnīcas pārvaldnieks. Tu teici, esi greizsirdīgs? Par to pusdeju, ko mēs padējojām ballē, ko? Neuztraucies, dzirdi? Viss būs labi, tiešām. Tici man, viņš ir profesionāls. Evelīna, jūs savā laikā arī, kā lai to tā pareizāk pasaka, uzmet? Nu, teiksim, uzmest var bumbu. Bet principā jā. Nu, principā jā. Un tagad jūs principā gribētu viņai nedaudz atriepties. Saprotiet, es esmu jurists. Un ja man būtu iespēja strādāt pie lietas, kas man sniedz personisku gandarījumu, es būtu priecīgs, ja jūs izvēlētos mani kā savu juristu. Es padomāšu. Te ir manas koordinātas. Bet es jums ieteiktu nevilcināties. Kāpēc? Mēs abi pazīstam Evelīnu. Un ja Evelīnai ir iespēja tikt pie lielas naudas, tad viņa spēj rīkoties ātri, loģiski, apdomīgi. Prieks bija iepazīties. Man arī. Es gaidu jūsu zvanu. A tu, Gunārs, man pasaki. Tu man pasaki, kāpēc visi jūs vīrieši gribat būt tādi, žostki, tādi, krūtī, tā, jums liekas tas baigi vīrišķīgi, jā? Nifigā. Kāpēc jūs nevarat būt vienkārši tādi maigi, mīļi, tā kā trusiši, tādu kažuciņu? Kurš var vienkārši tā sabučot? Nu, tu esi, Helenīte, kādreiz bučojis tādu resnu, spalvainu trusi ar sarkanām acīm, kas domā, ka viņš kaut kas ir, un patiesībā viņa plītos ar... Вот опять, видишь, это цинизм, это ирония. Ну зачем, Gunārs? Что tu gribi tā kā tāds Otto, jā? Kurš vienkārši, ja viņš pasaka sievietē, es tev negribu, jā? Tad viņš ir baigi, tāds, sevi apliecinājis. Tad viņš ir jūtas foršs. Da pašau, Gunārs, ir īstais brīdis. Tagad es tev pamācīšu dēļ. Tu uzliec muziku. Nē, Tango. Helenīte, Tad mēs ņemsim tango. Gunārs. Es tagad negribu dejot. Gunārs, Значит так, kur tu liki manu glāzi? Viss šodienai pietiks. Dod manu glāzi, Gunārs. Es nedošu. Oi! Es esmu tavs draugs, un es tūlīt pat izsaukšu taksometru, kas aizvezinās tev mājās. Es nebraukšu mājās. Es esmu pavisam drusiņi iedzerusi, pāpā nemilka. Es esmu... Vispār viņš nevar ciest visu, ko es daru. Gunārs, bet es tev vismaz patiku. Tu man patīc. Gunārs. Tu man patīc, tikai tev vajag drusciņu pagulēt. Nē, es neiešu nekur prom, es palikšu tev. Kur tepat? Kafēnīcā tu paliksi. Что ты дурак ты, что ли, Gunārs, да? Слушай, man ir atslēga, nāc pie man ir numuriņš. Tagad man neko maksāt nevajag, rīt samaksās, ja? Labi, Es bet... tūlīt tev pavadīšu uz numuriņu. Tūlīt pat. Tā nevajag mani pavadīt. Es vienkārši biju orientēšanas sportā čempionka skola. Все, ciparus es zinu. Tad, kad tu nāks pie mani, paņem šampanskē, ja? Tu esi malacītis, Gunārs. Es esmu malacīts, bet šampanītis tev nenesīšu. Es zināju. Visi vīrieši cuki. Jautājums ir tāds, cik ilgi, cik naksniņas jūs šeit domājat
uzkavēties. Jā, es... Piedodiet, vienu mirklīti. Felsenbachers kundze, kā ar jums viss kārtībā? Jā, viss kārtībā. O, Varbūt es jums varu palīdzēt, varbūt es paudīšu jūs līdz numuram. Nu, tomēr. man nevajag palīdzēt. Es esmu čempionu orientēšanās sporta. Es pati atradīšu. Piedodiet, tātad, cik naksniņas jūs domājat šeit uzkavēties? Vai tālāk man ir jāsmējās, vai droši karā jādodas? Aiz maniem jāspēlē.